Labrīt, Rīgas centrā tirgu Rīga TV 24 skatītāji. Prieks jūs redzēt otrpus ekrānī, jo, kā jau vakar redzējāt, ar Eduardu Vandenbergu iepirkām dažādus labus produktus šeit iekš Rīgas centrā tirgus, paviesojāmies gan dārziņu paviljonā, gan gaļas paviljonā. Un kā jau solīju, jā, šodien mēs jums arī parādīsim to, kā tad pagatavot šo te interesanto uzkodu ar nosaukumu tartars. Varbūt kāds nav dzirdējis, kas tas tāds īsti ir un kā to gatavo, bet, ja nu esat dzirdējuši, tad šodien mēs jums sniegsim tādu mazu pamācību, kā tad pagatavot mājās garšīgu un kvalitatīvu tartaru no lielopas sirds. Un klāt, es saprotu, būs daudz dažādu interesantu lietu, bet par to man vairāk šodien turpinās stāstīt Eduards Vandenbergs. Sveiks, Eduard! Čau, čau! Dzeram kafiju, sakam paldies Coffee Toweram arī par mums piešķirto šo te virtuvīti. Coffee Towers, garšīgākā kafija, varētu teikt, pat visā Rīgā. Tā kā Rīgas centrā tirgu arī kafija šeit ir pieejama. Un domāju, ja nu trāpaties kādā augstākā dienā, tā pavisam absolūti noderēs jebkurā rīta stundā, dienas stundā, vakarā, jebkad. Tieši tā, tagad es dzeru kafiju un līmanu sildi. Kafijas sildi, bet Edvard, klau! Ja mēs tā atgriežamies atpakaļ pie tā, ko tad mēs īsti taisīsim un kas tad īsti ir tartars, varbūt tu varētu tiem skatītājiem, kas vakar neredzēja mūsu maratonu iekš Rīgas centrā tirgus, tad kas ir tartars? Tartars tā ir principā uzkoda, kur gatavo no lielopa filējas, laša un tunča. Ja? Tas ir smalki griezta, smalkos kubiņos griezta gaļa, kurās ir pievienot sīpoli, zaļumi, kaperi, čili, pipari un tam visādi līdzīgas garšvieliņas. Sajaucās kopā, izliekās skaisti vienā formiņā, ja, un uzliekās pa virsmu paipalu olu, parmezāns, ančovīši, restorāna paņēmienā. Bet šodien mēs gatavosim tādu netradicionālu tartaru. Tas ir viens no mūsu jaunajiem firmas ēdieniem mūsu ēdienkartē, kur mums tiks prezentēta kaut kur mēneša juka, oktobrs. Mēs gaidām uzaicinājumu, Būs. Un mēs taisīsim vērša sirds, lielo vērša sirds tartaru. Mēs ņemsim zem bāzes tieši lielopa sirdi, dielas pēterseļus, ņemsim svaigo gurķi, kurš principā neiet nevienā tartarā iekšā. Kapera vietā mēs izmantosim mūsu vietējos mucu salītos gurķus, melnos piperus, rozā sāli, kas principā ir rožu sāls, vienkārši rožu ūdens sāli izvārīts. Tas gan ir kaut kas interesants. Linsēku eļu var lietot, kā es vakar teicu, ar auga eļu, rapšeļu, sauspuķu eļu. Es atnesu no mājām linsēku eļiņu, kur es vakar pēc raidījuma nopirku šeit. Un mēs liksim klāt arī tādu lietu, kā mēs varīsim burkānus, mēs varīsim burkānu biezeni, kur mēs vienkārši skaisti nodekorēsim, lai nebūtu jālieto nekāda anšova, nekādas paipalos. Tas ir tīri, teiksim, vairākoties, tas ir vairāk kā latvisks ēdiens, jā, tas ir budžeta tartars, teiksim, jā, jo viņu var nopirkt un uztaisīt mājās, turot, teiksim, nelielu naudas summu kabatā. Uz 4-5 cilvēkiem var pilnīgi apieties, teiksim, tādu garšīgu uzkodu, ja tu gribi kādu uzcienāt, ko tādu interesantu, uz kādiem 5 eiro. Tātad restorāna uzkodas, kuras parasti mēs novērtējam ar diezgan augstu atzīmi, mēs patiesībā varam diezgan ekonomiski uztaisīt mājās, un šodien arī tu to parādīsi. Jā, šodien es atvēršu vienu no mūsu jaunās ēdienkartes noslēpumiem. Tātad īsts pavārs, netur noslēpumus pēc sevis, bet viņš viņus atklāja arī citiem. Ko tad mums varētu pastāstīt, ko tad mēs īsti sāksim darīt? Un man ir arī mazliet tas biedējušs jautājums, vai mēs tiešām ēdīsim to gaļu jēlu. Tiešām ēdīsim šito burvīgo sirdi. Kas mums ir vajadzīgs tātad tam startam? Startā pirmais, ko mēs darīsim, mēs tās nomazgāsim, notrīsim burkānus, liksim viņus vārīties. Kamēr vārīsies burkāni, mēs ātri attīrīsim no plēvēm un tauciņiem un visādām tur nevajadzīgām lietām vērša sirdi. Smalki sagriezīsim zaļumus, sīpols, gurķīšus, pieliksim eļļiņu, piperiņus, sāli, samaisīsim un gaidīsim, kamēr būs gatavi burkāni. Tad uztaisīsim burkānu biezeni, skaisti nodekorēsim un varēsim doties garšas baudījumos.
Super! Līdz ar to ķeramies klāt darbam. Un skatītāji arī no vakardienas jums ļaušu apstīt mazu video gaļas paviljonā. Nu kā tad īsti Eduards iesaka izvēlēties tiešām labu un kvalitīvu gaļas sirdi. Tagad viņi neatrauš no darba, lai top tad šie brīnumi. Skatāmies video un teikamies pēc brīžā. Esam jau gaļas paviljonā. Šeit Edvards visam noteikti zinās, kur ieteikt vislabākās šīs te gaļas. Līdz ar to mēs, kā jau zinām, lielopas sirds mums ir nepieciešama šim te tartaram, ko mēs rītā jau jums parādīsim, kā pagatavot. Tātad, ko mēs te atrodam? Lielopas sirds? Jā, mēs tās būs aprēķināsies ar cilvēku. Bet klausies, kā vispār labāk izvēlēties tādu labu lielopas sirdi, lai mēs tomēr nevilktos? Lai, kā es jau teicu iepriekš, lai uz lielopu nebūtu zeltaini tauki. Tauciņiem ir jābūt baltiem. Можно мне, пожалуйста, маленькое садичко говяжье? Tātad, jā, kā mēs jau dzirdējām no Eduarda, lai nebūtu šeit dzeltenie tauki, tas nosaka to lielopu gaļas kvalitāti. Jā, Cik mums daudz aptuveni ir vajadzīgi? Mēs varam paņemt tikai skaitiem, mēs varam paņemt kaut kādu sirdi, kas būtu aptuveni plaukstas lielumā. Un vai pirms tam ir kaut kā jāapstrādā tā sirsniņa? Nav neapstrādā nekas, vienkārši viņu jānomazgā, jānoņem plēvītes, jānoņem iekšējās cīpsliņas, viss sagriežam smalki, jo viņi ir ļoti, ļoti, ļoti maigi. Labi. Un kaut kādas īpašās garšvielas klāt vēl arī ir jāizmanto vai sāls pipars? Jā, super, jā, būs labi. Tā, mēs paskatāmies, pavērojam, kā tad īsti var saprast to. Nekas traks, tas mums neto. Mums dara arī ar treknumu. Jā. Skatītāji, esam atpakaļ šeit Rīgas centrāla tirgu šajā brīnišķīgajā dienā un turpinām tad šo te tartara gatavošanas procesu. Redzam, burkāni jau ir nomizoti. Šim te burkānu biezenim sirsniņa mums ir izlikta jau šeit skaista šķīvīša. Rožu sāls, tas gan man ir jaunums, kā nu tad viņi izmantos. Bet, Edvard, kā tu izvēlējies tieši rožu sālu un ar ko viņš tik atšķirīgs ir no parastās sāls? Rožu sālē viņai ir ļoti maiga garša, viņai nav tāda specifiskā asās sāls garša, tāda maigāka. Bet tad šeit Rīgas centrāla tirgu mēs viņu arī varam nopirkt, jā? Jā, tur, kur pārdotās garšvielas, tur arī var nopirkt sāli. Tur var visādas dažādas sāles nopirkt, un jūras sāles, smalkās sāles, rupjās sāles. Pakomentēšu mazliet to, kāpēc tu griez burkāns tik ļoti smalki? Griež burkāns ir smalki tikai tāpēc, lai viņi ātrāk savārās un lai viņi būtu ātrāk mīksti. Bet arī mēs varam vesels vārīt, jā? Var vārīt vesels, jā, bet ja gribās iekonomēt laiku, gribās uztaisīt, teiksim, ja pēkšņi atnāk un saka, ka cilvēku būs pēc 20 minūtēm un tā vajag kaut ko garšīgu uztaisīt, jā, teiksim, labi, tur gaļa, plāni sagriezta gaļa, jā, teiksim, viss filēni atklapēts, cepjās 3 minūtes, jā, teiksim, ja tu gribi uztaisīt garšīgu kartupeļu burkānu biezeni, ātri visu paņem, sagriez. Tu tā neskatoties uz tā daža grieza un runā ar mani, man pilnīgi pārņēma bailes. Bet tā kā zinot tevi kā šefpāru, tad man tev ir arī jautājums. Nu, kā jau tu minēji, jauna ēdienkārta, jaunas iedvesmas. Man ir jautājums, no kurienes tu dabūni šīs te dvēsmas, jo es domāju, ka daudzām saimniecēm brīžiem ir tā, arī apnīk tās receptes, kotletes, zupas, viens un tās pašas. No kurienes tu smelīs iedvesmu un gada no gada? Vienkārši droši vien ejot pa tirgu, es ieraugu kaut kādu garšīgu gaļu, vai vienkārši gaļas gabalu, jā, un domāju, ko viņi var uztaisīt. Teiksim, ieraugot sirdi, zinot sirds īpašības, viņi ir skaitās kā delikatese, jā, bet tajā pašā laikā lielopu sirdi, viņi ir ilgi jāvār, lai viņi būtu mīksti. Tātad, kā mums viņu sāk lietot tā, lai viņa būtu mīksta un garšīga. Tajā pašā laikā nezaudēt nevienu uzturvērtību. Jā, es padomāju, ka... Mēs redzam, mums ir diezgan patrakni tās sirsniņi ar tādiem taukumiņiem. Īstenībā, viņi neteikt, ka viņi būtu baigi trekni. Tas ir tikai virsējā kārtiņa šitā. Jā, pārstāv viņa ir liesa. Ko mēs darām ar to taukumiņu? Mēs viņu griežam nost vai tomēr atstājam? Nē, mēs viņu griežam nost, jo, jēlas taukus tomēr labāk neēst, jā. Labāk viņus neēst. Galvenais ir attīrīt lielopu sirdi no visām cīpsliņām. Kā pareizāk ir to darīt, jo, zin kā, varētu arī būt, ka diezgan liels gabals mēs izgriežam ārā un līdz ar to zaudējam gaļu. Nē, jo, teiksim, atkal
kāds ir pluss, jā, ņemot nost visas cīpsliņas, ņemot nost visas tauciņas. Tas, kas mums paliek pa virsu, teiksim, kā mājasemniecēm, jā, ieteikums, tas nav jāsviež ārā, tas nav jāsviež ārā. Teiksim, var no šīm te visām sastāvdaļām var uzgatavot pēc idejas 2 ēdienus. Zupiņu pēc tam ar kaut kādiem. Protams, tu vari paņemt ātri šitos, kamēr tev ir taisās burkāniņu, tu paņem lielā katliņā, iesviet tauciņus, viss, kas tev ir palicis pāri no tā lielopa sirds, tu paņem iesviet vārīties, lai tas buļļoniņš vārās, piemet sāli, piperiņu. Dārzenīts būs pašās beigās, tas pats, teiksim, tas pats sīpols, zaļumiņš, jā, teiksim, tas pats salītais gurķītis un, teiksim, beigās kaut kādiem, nezinu, kādu pastnē, mazās, ja, kaut kādi mazie makaroniņi, ja, un tajā pašā laikā jau ir gatava zupa, mums ir gatava uzkoda, un mums ir gatava zupa. Nu, ja ļoti gribās, jā, var paņemt ļoti plāni sagriezt lielopa vai vērša sirdi, ja, uz pānas uzsviest, teiksim, lincēku lēļu, paņemt sāli pipariņu, ātri apcep no abām pusēm, un, ja, teiksim, tas pats burkānu biedzens, kuru var izmantot kopā ar kartupeļiem, tas jau būs kā 3. ēdiens. Tas ir ekonomiskāk vairs nevar būt. Ekonomiskāk nevar būt. Un tādā veidā es atbildu, no kurienes rodās tās idejas. Redzot produktu, tu sāc... Es jūtu, ka mums būs arī kaut kāda mušu uzkoda. Nē, nebūs. Tātad, labi, ko mēs darām tālāk? Diezgan plānos gabalījos griežam. Tagad mēs vienkārši paņemam un sākam griezt lielopu sirdi. Tad skatītāji, galvenais ir izdoma. Skatītāji, ir izdomai jāstrādā, jo redz, kā mēs tikko sapratām, no tik maz sastāvdaļām mēs varam pagatavot ulalāku daudz ēdienas. Respektīvi, jā, galvenais redzēt tā, iepriekš mums ir burkāni tā. Nu, ja burkāns vārās, teiksim, uzkodē kā biezens, tad var uztaisīt viņu bišķi vairāk, ja? Un tajā pašā laikā tu viņu var izmantot kā pamatēdienu piedevu. Mums ir sirds, kuru mēs varam lietot kā uzkodu, kā gaļas sastāvdaļu zupai un arī kā pamatēdienu daļu. Nu, roka tev ir iestrādājusies ļoti aši, saimniecēm ir no kā mācīties, bet klausies, kā tu vispār nonāc līdz tādam dzīves ceļam kļūt par pavāru, jo es domāju, ka tas tā nebija tā vienā dienā piecēlies un teica, viss, Eduard, tu būsi pavārs. Tā nebija viss. Es jau vienreiz biju stāstījis, jā, es atkārtošos vēlreiz, pat ja es varu to stāstīt. To es atceros, bet es domāju, zin kā varbūt tie skatītāji, kas tevi redz pirmo reizi, jo tu biji pirmo reizi stāstījis, kad laiku atpakaļ vienā no pirmiem radījumiem pie manas sievas. Jā, tas bija pailgu laiku atpakaļ, jā, protams. Nu, respektīvi, lieta bija tāda. Es biju maziņš, man bija gadi 7. Un mamma ar tēti atnāca no uztēšanās, kādas kāzām bija atbraukuši droši vien, pie paziņām bija, nu kā jau vienmēr. Viņa aizgāja gulēt, es jau kā maziņš bērns, mostos diezgan agri. Pirmais, ko bērns grib, tā bija vasara, bērndārs nebija vēl, bērndārs bija pa ziemu, Es pieceļos un pienāku pie mammas un prasu, man baigi gribās ēst. Mamma uz maniem paskatās, dēliņu. Es saku, tu gribi ēst? Es saku, jā. Kur leduskapis zini? Zinu. Kur ir produkti zini? Zinu. Kātli, pānas? Zini? Zinu. Nu, tad ej gatavo. Tā arī pie viena mums uztais. Nu, tā principā arī sākās. Un es nepateikšu, ka mans pirmais ēdiens bija, teiksim, vārīts vai cepts olas. Man bija smalki sagriezti cepti kartupeļi. Pat atceries? Jā, sīpolu mērce. Un es biju paņēmis, man liekas, man bija desa vai kaut kāda kūpināta gaļa, un es uztaisīju, tādu. Jā, tāds kā zemnieku brokastis tipa. Un jā, un principā no tā laika tas arī it kā viss aizgāja. Un tas jau ir bijis 23 gadi atpakaļ. Klases, vai tu atceries arī savu tādu pirmo lielo ēdienu, tādu lielo ēdienu, ar kuru tu varētu lepoties visu mūžu garumā? Jā, 12 gados pildīt sautētas vistu kājas bez kauliem. 12 gados? 12 gados pilnībā atkaulots vistu kājiņš, bez kādas plaisas, kuras pēc tam tika sašūts no abām pusēm, bet pirms tam paņemts un ielikts iekšā pildījums sarkano sīpolu, rupmaizi un žāvētās gaļas maisījumu. Un tas viss tika sautēts pīļu
katlā, kas 2 stundas tomātu mērcē. Abrīnojami, jo man šeit es kaut ko tādu pat tagad nevarētu pagatavot, bet super malicis, un mums tāpēc arī mēs redzam, ka šeit top kaut kas brīnišķīgs. Ko mēs darām, kas ir pa procesu tagad? Mēs bijām te runājuši un mani pratunājuši pa maniem bērnības atmiņām, tikmēr es sagriezu diezgan smalki. Bet tiem ir jābūt smalki sagrieztam. Jā, jo smalkāk, jo labāk. Es smalki sagriezu lielopu vai vēršu sirds. Cik mums vēl ir palicis laiciņš, pajautāšu operatoram? Tā, mums ir 4 minūtes līdz pirmā raidījuma daļas beigām. Līdz ar to mēs tagad griežam dilītes arī diezgan smalki, kā es saprotu. Jā, viss griežās ļoti smalki. Principā burkāni arī drīzumā būs gatavi, lai viņi tur stāv vārās. Principā viss šitā uzkoda viņi īstenībā gatavos diezgan ātri, bet, teiksim tāpat, cik mēs arī runājam un pļāpājam. Jā, tas viss Tu pavisam mierīgi un rāmi var darīt, mums vēl ir diezgan laiks, un tomēr, lai redz, kā tas process viss notiek, bet var noteikti, kā tu iepriekš minēji, izmantot ne tikai šo te lielopas sirdi. Kas ir vēl tas, kā mēs varētu variēt? Nu, teiksim, ir lielāks budžets, jā. Jā. Lielopu fileja, forele, var paņemt to pašu, teiksim, zandartu, jā, jo zandarts ir baltā zivs, pēc kuru var ēst jēli, bet viņu vajadzētu, bišķīt iesālīt, jā, kā, iemarinēt. Skumbriņi. Īstenībā tas būs vēl viens jauns ēdiens, bet tas būs aiz nākamajā ēdienkartē. Tas jau ir tāds gan ir noslēpums, bet nekas jauns. Kā es jau teicu, ka man nav noslēpuma. Man nav noslēpuma. Jauna sezona un jauna notikuma. Jā, tieši tā. Bet, teiksim kā, jā, noslēpums nav, teiksim, ka tas būtu skumbrija tartars, bet tā skumbrija ir pareizi jāiemarinē, jo tā skumbrija jāiemarinē ir kaut kāds 10 dienas iepriekš. Bet ja ir cilvēki, kuriem garšo, teiksim, kaut kas pikants, vai šo te sirdi arī var uztaisīt tādu pikantāku? Protams, pievienojat čili piparus, pievienojat grieķu piparus, teiksim, ja negribam nepatīk salītie gurķi, jā, var, teiksim, ar mierīgu dvēseli, tirgu pārdodās marinētie grieķu pipari, vai arī, teiksim, veikalā var nopirkt spīlos marinētos grieķu piparus, kas ir asie. Un viņas tikpat smalki sagriezt ar visu to pašu ūdentiņu bišķīt pielikt iekšā, un tad viņš būs ļoti tāds, viņš būs skābeni, sāli, bet viņš ir ass, bet garš būs ļoti labi. Ko skatītēji, mēs turpinām šo te tartara gatavošanas procesu. Ir jau sagriezts šī lielopa sirds ļoti smalkos gabaliņos. Dielīts ir sagriezts un arī svaigs gurķis. Redzam arī tūlīt sīpols taps. Burkāni mums vārās, burkānu biezenītim. Un es ar nepacietību gaidu, kad šis būs gatavs, bet skatītēji tiekamies jau pēc īsa brītiņa un tad apkoposim šos te visus jaunumus, ko šodien esam uzzinājuši, kā tad īsti pagatavot garšīgu tartaru un kādi tad ir īsta tartara noslēpumi, lai tas nāk tiešām tikpat garšīgs kā restorānā un neiztērēt nemaz tik daudz līdzekļus. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji šajā brīnišķīgā rītā Rīgas centrāla tirgū. Ja varētu jums nosūtīt šo te brīnišķīgo atmosfēru otrpus ekrāniem, es noteikti to darītu, bet cerams, jūs arī esat, mazliet pielipuši ekrāniem, jo Rīgas centrāla tirgū bieži kaut kas tāds nenotiek. Kā šeit, paldies teikšu Coffee Toweram, jo mums ir piešķirta šī te fantastiskā virtuve Rīgas centrāla tirgū Dārziņu paviljonā, un mēs šodien ar Eduardu Vandenbergu gatavojam lielisku tartaru ar lielopu sirdi. Un tas ir pavisam, teiksim tā, ekonomiski pagatavojams mājas apstākļos. Kā jau es jums teicu, gribu parādīt šajā raidījumā, kā tad neiztērējot daudz, pagatavot kaut ko tādu, lai visi draugi būtu priecīgi, laimīgi un tomēr justos kā restorāna apmeklētāji. Eduard, stāsti man lūdzu, kas tad īsti ir tartars? Tartars ir smalki sagriezta gaļa, vai tas būtu tuncis, vai tas būtu lasis, vai tas būtu lielopu filē. Dotajā momentā mums tas ir vērša sirds.
Tātad mēs izvēlējāmies vērša sirdi, bet pastāst, kā tad izvēlēties tiešām tad labu un kvalitīvu, lai, pēc tam tomēr nav tāda vilšanās sajūta, ka, tartars ir tartars, bet, tā garša īsti nav laba. Kā es jau iepriekš minēju, iepriekšējos raidījumos, kad mēs tikušies un kā arī vakar, ja, lielopu sirdīti mums vajadzētu izvēlēties tieši pēc tauku krāsas. Ja. Tauku krāsai ir jābūt ļoti, ļoti gaišai. Tātad, bet ja ir dzeltena, tad kaut kas nav riktīgi. Tas nozīmē, ka tas ir vecs lielops, vai, kā es arī teicu vakar, ka šis lielops tika atgādāts šeit, nomiris savā, ar savu ceļu nogājis līdz gaļas paviljonam. Tātad Rīgas centrāltirgū mēs šeit saprikām arī burkānus, un cik es saprotu, tartars nebūs vienīgais, ko mēs gatavosim, bet ko mēs šeit pievienojām. Tātad lielopu sirdi. Tā, lielopa sirdi vai vērša sirdi, jā. Mēs pievienojam svaigus gurķus, sālītos gurķus, sīpolu, dilus un pētersiļus. Pievienojām klāt pipariņus. Un mans atklājums bija rožu sāls. Rožu sāli un linas ēklu eļļu. Kamdēļ rožu sāls? Rožu sāls, pēc ka viņi dod to maigumu. Viņi dod tādu kā rozes. Jūtas smaržot rozes, un tādu paši arī garšu dodās. Viss ir nopērkams Rīgas centrāltirgū, šeit arī šīs te brīnišķīgās rožu sāls garšvielas, kas man ir pavisam noteikti liels atklājums. Un es domāju, tieši tāpēc mēs esam Rīgas centrāltirgū šeit katru dienu, lai atklātu sev kaut ko jaunu un uzzinātu jaunus padomus arī par šo te, kā tad izvēlēties vērša sirdi. Bet mēs redzam, kad tiek blenderēts arī mums šis te burkānu biezenis, kas būs viena no tartaras sastāvdaļām. Saimnieces, kā jau es jums teicu, pavisam ekskluzīvas lietas, kuras mēs ēdam restorānos, varam pagatavot mājās. Un nemaz nevajag iztērēt tik daudz līdzekļus, jo Rīgas centrāltirgū, kā mēs redzējām, ir pieejams viss par ļoti pieņemamām un pat zemām cenām. Un varam izveidot no tā absolūti, kā jau mēs ar Edvardu iepriekšējā raidījumā runājām, kaut ko neierastu un savādāk. Un patiesībā no šīm visām sastāvdaļām mēs varam uztaisīt 2 ēdienus, jo no tā, kas paliek pāri 3, bet runāsim ātri par 2, tas, kas paliek pāri no sirds, mēs varam pagatavot izrādās zupu. Izvārījušies burkāneņi, mums ir jau sataisīts burkānu biezenīts. Jā. Mēs tagad paņemam un samaisam mūsu burvīgo tartaru. Tas izstāsta tiešām ļoti garšīgi. Rīgas centrāltirgus vidū ēst tartaru ir diezgan ekskluzīvi, man šķiet. Tā kā garšot jālu gaļas paviljonā. Pieliekam vēl bišķīt. Pieliekam vēl bišķīt ēļiņu, bišķi sālīt, jo atkal rožu sāls dara tādu lietu, viņa padara smaržu intensīvāk. Un līdz ar to mēs varam saprast, vai mums vajag to pielikt klāt sāli vai nevajag. Super. Smaržo vienkārši burvīgi. Un šo te formīti mēs izmantojam? Jā, mēs vienkārši viņu izmantojam, lai izliktu ārā tartaru. Jā, lai viņš arī izskatījos estētiski. Glauni. Jā. Arī es esmu guvusi šeit Rīgas centrāltirgus telpām jau daudz jauna, bet šodien, Eduard, tu man iedvesmo uz jaunām lietām atkal. Prieks to dzirdēt. Dotajā momentā mums ir izlikts tartariņš, jā, mums ir palikuši arī bišķīt burkāniņi, kas ir tika vārīti. Jā. Līdz ar to mēs vienkārši tos burkāniņus pieliksim šeit tuvāk. Jā, mēs ņemam nost mūsu. Burvīgi. Mums ir palikusi, Edvard, pēdējā minūtīte. Es gribu, lai tomēr noformē visu šo ļoti skaisti. Es atgādinu skatītājiem. Šodien mēs gatavojām šeit iekš Rīgas centrāltirgus brīnišķīgu lielopu sirds tartaru, kurā pievienojām marinētus gurķus, sīpolus, svaigu gurķīti, dilītes, pētersīļus, rožu sāli, piparus. Un izveidojām arī šādu te burkānu biezeni ar linsēklu eļļu. Jā, ar linsēklu eļļu, rožu sāli un smalkmaltiem melniem pipariem. Edvard, es tev teikšu kārtējo reizi milzīgu paldies. Saimnieces, jūs zinat, jūsu rokās ir spēks un varam savus mīļos palielināt katru dienu tiešām ar ko ekskluzīvu un jaunu. Tiekamies jau rīt ar Edgaru Zveju, kurš arī pastāstīs par to, kādi ir labas zivs noslēpumi. Visu labu, lai jums labi garšo!